Rudenstumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu līdzinieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014. Čau, te Alisa un Staro TV. Rīt festivāla Staro Rīga pirmspēdējais vakars un cilvēku ielās ir vairāk kā jebkad. Dosimies viņiem piebiedroties. Vistuvāk savai patiesajai dabai cilvēks ir tad, kad viņš ir sasniedzis to nopietnību, kas piemīt bērnam rotaļājoties. Šis Heraklīta domu grauds ir iedvesmojis Remiju Braunu radīt Cilpulū, neparastu gaismas skulptūru, kas savās kustībās ļauj ieraudzīt bērnu bezbēdīgi lecam ar lecamalklu. Gaismas festivāla laikā Jāņa sētā iemitinājās pavisam īsts, dzīvs, rotaļīgs un jāstars mīms. Mīmam ļoti patika saspēlēties ar tiem, kas šķērso viņa ceļu. Viņš nāca un tā viņš tā arī sekoja. Un tā viņš jūs noķēra, jā? Un kā vispār pasākums Staro Rīga? Dažs vietas ļoti skaistas, jā. Jā, ļoti skaistas. Kaut kas īpaši patīk? Nu, man patika tas, kā tos, kur bija kādreiz kojas, pie pulverta, tur tas... Rīgas cirks. Cirks, jā, tieši tā, tas bija skaisti, tas man patika. Skaidrs, labi, paldies, jaukiem svākiem. Agnese. Mani sauc Andrejs. Prieks iepazīties. Kā jums patīk šis projekts? Šitas ļoti forši. Mīļākais? Nu, diezgan mīļākais. Nu, bet ir daži labāki. Kuri tev patika vislabāk? Tur bija tas cirks, bija ļoti labs. Tur vēl bija šitie pasakas, tās krāsainās pasakas bija labs. Jūtums arī foršas, ne? Jūtums arī bija foršas. Nu, forši, nu. Ko es citu varu pateikt? Lai tev foršs vakars, turpināt tādā pašā garā. Tāpēc. Tā. Paldies, redzēšanos. Video ieraksts, ko mākslinieks Sems Mīčs radījis eksperimentējot ar organisko video atbildes reakciju, attēlo 3 neatkarīgas krāsu sistēmas, kas savā starpā attīstās, aug un cīnās par savu teritoriju. Šīs lāzeru veidotās sistēmas ir sākušas dzīvot savu dzīvi. Projekcijā uz parka kokos noslēpušās ēkas fasādes pie Basteikalna būs vērojami kaleidoskopa mainīgie raksti. Uguns, ūdens, dejojoši cilvēki, ziedi, lietussargi, lentes, audumi, klētis, prieks laime un pozitīvas emocijas sajauksies kopā vienotā video attēlā mūzikas pavadījumā. Multimediālā skaņas un gaismas instalācija Orlanda pilsētā ir veltīta dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiekošajai izstādē Orlanda Francijas laikmetīgās mākslas ikona. Instalāciju veido 2 lielizmēra video projekciju dialogs, kas papildināts ar gaismas efektiem.
jūs sauc? Reno. Prieks iepazīties. Es gribēju pajautāt, kāda ir jūsu iespēja skatoties šo projekciju? Tieši šī? Jā, tieši šo. Ļoti patīk, iespaidīgi. Tikai to domu nevar aprast un saprast. Bet tā, skaņa laba un projekcija iespaidojas. Viņi skatos vairākas reizes. Jūs zinājāt, ka šīs projekcijas motīvi ir no Sergeja Eizenšteina filmas Bruņukuģis Ptjomkins? Nē. Bet bijāt dzirdējis par tādu filmu? Jā. Tad varbūt tagad skatoties, jūs pamanīsiet kādu fragmentu no filmas. Jā, jo man jau īsti skaidrs nebija tā jēga. Atmosfēra ļoti iespaidīga, bet īsti nebija saprotam no motīvu. Un vispār līdz šim, kurš ir jūsu mīļākais objekts festivālā? Man patīk Doma laukumā, jo tur ir speciāli tā jēkai. To var redzēt, ka tas gatavots speciāli tā jēkai. Šeit ļoti iespaidīgi, jo tā ar akustika iet kopā tā. Bet patīk, būtībā visu vecrīgi man patīk šodien un vakar. Ļoti jauki. Labi, paldies jums liels. Paldies, ka skatījies Staro TV. Neaizmirst mums pievienoties rīt valsts svētkos un noslēdzošajā Staro Rīga vakarā. Rudens tumsā spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu līdzinieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014.